Jaunais gads ir paspējis ieskrieties, un mēs šovakar daloties ar jums savā atkal redzēšanās priekā, sūtām sirsnīgus sveicienus un atkal kādu stāstu par cilvēkiem, kas var ne tikai sev, bet var arī savai zemītei. Es savai zemītei gribu atstāt skaistus, sakopt laukus un vidi, un lai cilvēkiem būtu pārējiem visiem būtu prieks. Es domāju, ka savai zemītei tas ir ļoti daudz, kad atbrauc cilvēki pie manis un aizbraucot viņi atpakaļ uz savām mājām, grib darīt kaut ko labu arī savā zemes stūrītī. Esam Bauskas novada Viesturu pagasts Sēju mājās, vietā, kur burkānu dzimta saimnieko jau vairākās paaudzēs. Kā mēs atrodamies? Par karodzību. Nu pat palika 20 gadi, kā Āris atguva savu vecstāvu zemi un sāka saimniekot šeit, tukšā vietā. Mums ir iespēja palūkot, kas viņam kopā ar Ivetu par šiem 20 gadiem ir izdevies. Jā, šajos 20 gados sējās nopietna naudas saimnieciskais vēriens, plašumā gājuši kviešu un rapšu lauki, un tukšā vietā uzcelt un iekopt arī vienu no skaistākajām sētām Bauskas pusē un visā Latvijā. Lai par to pārliecinātos, pietikt jau ar šo balto ziemas dienu, kas Ivets vairāk nekā hektāru lielo dārzu pārvērtas baltā pasakā. Bet mums ir iespēja uzlūkot to arī vasaras košumā, kad sējās tika rīkot jau pēc kārtas 6. dārza svētki. Šis vakars ir domāts jums, lai atpūstos, lai priecātos un kopīgi satiktos un aprunātos. Tas ir tāds kopā sanākšanas prieks, pulcēja saimnieku radi, draugi, paziņas, un kas pats jaukākais, pilns dārs ar bērniem, un starp viņiem arī abi sēju puikas, Kristians un Adrians. Un katru gadu svētkos ir arī sava programma. Šoreiz mums ir gan dzejniece, gan aktieri, gan mūziķi, gan arī mazā soliste Adrija Silva. Tradīcija tātad sākās jau 6 gadus atpakaļ, un tas bija ar estrādes atklāšanu. Un tad mēs nolēmām, ir jārīko dārza svētki, tā kā šie jau ir 6. pēc kārtas. Un, protams, arī turpmāk arī rīkosim un draugus aicināsim, jo gribam, lai draugi atpūšās šajā dienā, satiekās atkal no jauna un jūtās labi un uzkrāja spēkus un tādu dzīves sparu turpmākiem darbiem. Dārs tātad sācis veidoties jau no 98. gada, tā kā jau ir pilni 13 gadi. Ja tagad zied lilijas, tad es zinu, pēc brīža jau ziedēs dālijas, tad miķelīši, bet ir jau noziedējuši jasmīni un spirejas, bet visu laiku zied. Paties arhitekts, ja tev ir kāda dārza konsultanta? Nē, nav man neviena konsultanta, nav arī ne daļdārznieka, ne ainavu arhitekta. Esmu pati sava dārza māksliniece. Es redzu tādas kā vīzijas un izsapņoju to ainu vispirms, kā saka, tādā kā sapnī, un tas viss pēc tam realizējas. Es domāju, ka jūs esat tās līdzvērtīgās pozīcijās, ar tavi 1000 hektāru lielās platības, kviešu un rapšu lauki, jā, un pretīm ir vecs dārs. Ļoti vienādos svarkausos pēc ietilpības, vai ne? Nu, varbūt, ka izveidojas tā kā konkurence, neveida, kuram skaistāk. Viss tās idejas arī mēs it kā aprunājam kopā un tad skatāmies. Pa dārzu? Jā, pa dārzu un pa laukiem arī tā. Vispirms viss tiek izrunāts ar Āri, viņš ir pirmais, kurš uzzina, kas dārzā ir vēlams no jauna vai kas ir jāpārveido. Nu, tad tikai ar Āra piekrišanu un kopīgi vienojoties arī turpmāk tie darbi tiek veikti. Protams, mums ir arī palīgi. Mēs nevaram iztikt arī bez palīgiem. Mums ir ļoti jauki cilvēki, kas nāk arī un piepalīdz visos šajos darbos. Kā jūs audzinājāt Āru, ka viņš ir tik darbīgs puisis, ka viņš iet uz to mērķi? Jā. Jo viņš 4 vasaras man sēdēja aizmugurē un tieši rusinātāji. Un tā kā mēs braucam, es viņam devu braukt to traktoru, blakus sēdēja, bet pedāli bija pie maniem.
Viss tikai braukšana. Un tad es viņam centos visu pastāstīt, redzi, kā tādā mājā, kāda tur ir cilvēki, redzi, kāda tur ir dzīvošana un šitādā visādā. Salīdzināt likāt, kā var dzīvot gan tā, gan labi, gan slikti, vai ne? Un tas ir ļoti tāds, viņam pašam gribējās būt par saimnieku. Kad bija 1. gadu, tad es viņam te cukurbietas šitā gabalījā. Tagad 20 gadu paliek, kā viņš sācis saimniekot, mēs pareiķinājām. No sākumā bija grūti. Pie mums mājās bārinītie meiteni, tad es un viņa un nācām šitā visu džaloņdrātu vākt, te bija ganība aploki visu sataisīt. Tas varbūt tās tēvs saknes un viss pārējās tā stingrā neatlaidība, ka nevarēja palaisties, vajadzēja panākt un izdarīt, nebija tādu vārdu, ka nevar, bet varu un varu visu izdarīt. Laikam zinu, kādēļ šorīt klusē zilais putniņš. Laikam zinu, kādēļ šorīt klusē. Stop! Neviens džentlmenis neciet. Mēs šodien visi priecājamies par šo burvīgo vietu, un galvenais man personīgi ir tas prieks, ka zemnieki var kaut ko tādu, gan liels darbs darīt, gan tik skaistu dārzu kopt un dalīties tajā visā. Kādas ir jūsu emocijas? Manas emocijas vai manas sajūtas ir ļoti līdzīgas. Es esmu ļoti lepna par šo vietu. Savā ziņā tāda sajūta, ka mēs paši visu to esam radījuši, jo tas ir uz mūsu zemes, uz mūsu dzimtās zemes. Es iepazinos ar Āri Burkānu jau sen, 1998. gadā, kad es rakstīju savu grāmatu Latvijas zeme un debesis. Un gribēju rakstīt to somiem, un gribēju kaut ko labu par Latviju, jo arī toreiz nebija tā, kā mēs tagad iedomājamies. Arī toreiz cilvēki ļoti žēlojās par visu, un toreiz visiem bija ļoti grūti, un nekas labs nav, un nekas labs arī nebūs. Un es meklēju tādas pozitīvas vietas. Vidzemē, arī Latgalē un Zemgalē. Un gribēju pa zemniekiem uzrakstīt. Un tad man teica, iepazinos ar Āri, un atbrauc šurp. Te nebija nekā. Es viņam daudz ko vaicāju, viņš man stāstīja, ka viņš ir gribējis kļūt par diplomātu, mācījies starptautisko politiku. Un tad kādā naktī redzējis sapnī savu veco tēvu, kurš teica, tev jāglāb sējas. Un tā viņš atbrauc uz šejieni. Un tad viņš atrada Ivetu, vai Iveta atrada viņu, un es tiešām ļoti priecājos. Domāju, ka šī ir tāda vieta, tāda spēka vieta cilvēkiem, viņiem pašiem un vispār visiem citiem. Ļoti daudz jau tādas ir Latvijā, kur rodās spēks un sajūta, ka mēs varam, mēs esam, mēs būsim. Kristiāns būs saimnieks? Jā. Tu viegli padodies, jā? Tu būsi... Un ko tu darīsi? Čeršu vārdus. Visu mūžu? Jā. Domāju, ka visiem, sākot ar zemniekiem un beidzot ar prezidentu, visiem ir jādomā par to, lai šīs vietas arī nākotnē būtu tādas. Varētu likties, ka saimnieki savus lielos dzīves uzdevumus izpildījuši ar uzviju. Skaistas mājas, 2 braši puikas, labi nostādīta lielsaimniecība, paši jauni, ko vēl vairāk vēlēties. Bet kas tev dieviņa deva? Un tā, janvāra sniegos mēs kopā braucam skatīt Ivetes un Āra jauno izaicinājumu. Kura mums ir gada 2007. gada mūsu īpašumā ir mazmežotne. Un kā jūs tā pieņēmāt tādu lēmumu? Kurš bija tas iniciators? Āri? Laikam vairāk Iveta ieraudzīt to vietu uzreiz, iepatikās, iekrita sirdī, kā saka. Tā kā sējas mums jau ir sakoptas, izveidotas par skaistu zemes stūrīti Latvijā, tad nolēmām arī šo vietu sakopt un izveidot. Bet ne tikai paši sev, bet arī, lai sabiedrībai būtu prieks šeit atbraukt. Te būs viesunams ar atpūtas zālēm un iespēju nakšņot. Un arī
plānots ir sporta laukums, un tie arī būs pastaigas takas, jo blakus atrodas Mežotnes pilskalns un Vīna kalns. Pāri upei savukārt ir Mežotnes pils. No pagājušā gada ir arī pontonu tilts. Ir 2 līmeņos tagad dīķis, tur ir augstākā daļa, te zemākā, un līdz ar to mums arī ir pašiem sava rumba. Pašiem sava rumba, un te būs zivis āri. Reiz pamakšķerēt. Nākotnē ir doma tāda ielaist kāds zivis, kas palīdz attīrīt ūdeni un lai skaisti izskatās. Kad īpašumu iegādājāmies, tad šeit bija viss aizaudzis ar krūmiem, un tas dīķis bija vismaz 2 reizes mazāks. Tad mēs veicām tīrīšanas darbus, rakšanas darbus, līdz kamēr izveidojām šādu te ūdens tilpni. Jā, bija atsevišķa kūts stallis zirgiem, šī te nogruvusī, tā bija priekš govīm. Pretī mums ir klēts drupas. Bet paklaus šito ieraudzīt, atnākt un teikt, te būs. Ir tās vīzijas, ir tas nākotnes redzējums, ir ticība saviem spēkiem, ko mēs varam izdarīt. Tāpēc arī nav bailes visu uzsākt. Jā, nu lielais atbalsts mums ir lauksaimniecība, jo mēs audzējam graudaugus, kviešus un rapšus, un tad tas ir pamats mums, lai mēs mazmežotni varētu attīstīt. Arī Eiropas līdzekļi tiek piesaistīti. Tūlīt mēs redzēsim kunga māju, un kunga māja tieši tiek arī atjaunota pa Eiropas naudas līdzekļiem. Mēs slīdēs jāiet uzmanīgi. Ēka ir 3 stāvos. Pagrabstāvs, 1, kurā atrodamies, 2 un vēl mansardas stāvs. Pagrabstāvā mēs plānojam izveidot virtuvi, saimniecības telpas. Vienā galā būs arī labierīcības viesiem. 1. stāvā, kur atrodamies, šeit būs svinību zāle. Jā. Otrā pusē būs administrācija un bārs ar kafejnīcu, un augšā būs istabiņas. Paies cik ilgs laiks, ka šeit būs tas, ko tu te mums stāstīji? Tātad 2013. gada maijā mums ir jānodod šī te kungu māja. Tā kungu mājā būs balle? Jā, jārīko būs balle. Jo tad ir mums visi darbi jāpabeidz. Veidosies komplekss, es saprotu. Jā, protams, visi darbi turpināsies, un nākošai ēkai ķersimies klāt jau, es domāju, nākošgad. Tā būs kalpu māja, un tad sekos visi pārējie darbi, jo šeit vēl ir liels šķūnis, kurš ir jāatjauno, klēts, siernīca, maza pirtiņa, nu kā jau lielā kompleksā. Kas ir tas, kas mums pietrūks varbūt daudziem? Nu, varbūt tā mīlestība pret savu zemi. Ir tā, ka sirdī jābūt tādam patriotam, jāmīl tā vieta, kurā tu dzīvo, un arī tā vide, kuru tev gribās sakopt un izveidot, lai būtu prieks, pašiem, ģimenei, draugiem, bet arī visiem citiem, kas pie tevis brauc un ciemojās. Laime jāmeklē katram pašam ir sevī, jājūt viņi ir uz vietas. Ir jau skaisti pabraukāt pa pasauli, sajusties kaut uz brīdi laimīgam svešā zemē, bet ir jābūt tai sajūtai, kad ir jāatgriežās. Nevar dzīvot mierā. Ir kaut kāds iekšā tas dzinulis, kad gribās darboties, turpināt kaut ko atkal jaunu uzsākt. Lai ir tie pienākumi un darbi. Nav tagad tā. Tagad mēs atpūtīsimies, brauksim, tagad dzīvosim Dienvidu zemēs, jā, atpūtīsimies pludmalē. Tā nemaz negribās. Un tie atpūtas braucieni jau mums arī pēdējos gadus viss saistās ar aktīvu atpūtu. Grūti saprast tā cilvēku dzīvi, tādu vienaldzību, tādu dzīvi, attieksmi pret savu dzīvi. Nezinu, tādu bez intereses un mērķi. Cilvēks vienkārši dzīvo. Es tā nesaprotu. Tā ir tāda viena iespēja tikai mums katram dot. Šeit dzīvoja 14 cilvēki. Ģimenes. Jā, ģimenes. Un mums arī vajadzēja parūpēties par viņiem, jo vajadzēja katram sameklēt savu jaunu mitekli. Mūsu apmeklējums iekrita sestdienā, tāpēc Mazmežotnē bija tāds brīvdienu miers. Ikdienā te rosās celtnieki, par kuriem saimnieki saka tikai labus vārdus. Šī ar viesu istabiņa ar balkoniņu.
celtnieki jau sākuši likt ir starpsienas. Tāpat kā arī par savas saimniecības strādniekiem, kuriem pateicoties Muižiņu skopskats un apkārtni pamazām iegūst citu skatu. Sējās pavisam strādā 25 cilvēki, un viņu starpā valda cieņpilnas attiecības un arī darba novērtējums. Vienmēr ir jānovērtē cilvēka darbs, ko viņš ir gada laikā paveicis. Bet tas laikam ir tik būtiski, un daudzi varbūt arī to piemirst darba devēji, jo bieži vien dzird, ka to darba cilvēku, īsti pa cilvēku netur, tā arī ir. Bet saimniekiem jābūt vispirms, man liekas, tādiem, lai varētu viņus cienīt. Ivēt, kā to vību, kā to savstarpēju attieksmi dabūt, tikai cieņā, ne? Es domāju, ka ar strādniekiem ir jārunā tā kā tuvam līdzīgam cilvēkam, ar līdzīgu. Nedrīkst nekad skatīties uz viņiem tā no augšas un ar augstprātību. Jo katram mums ir tās varbūt lomas sadalītas, vai ne? Viens dara tur zemāku darbu, viens augstāku, bet cilvēks jau paliek cilvēks. Ko tu tādā janvāra dienā domā, tā ka vēl sniegi griežās te un puteņo, tu droši vien jau domā par martu. Kur tev domas tagad ir? Pie saviem laukiem? Protams, pa laukiem un pārdomāju, kā notiksies, kad būs marts un kāds marts un kā nokusīs sniegs un kāda laika apstākļi būs martā, jo tas periods tieši izšķira visu to gada ražu, tieši pavasars. Plāns jau ir gatavs, viss jau galvā, tas tikai jāgaida, tas virknes, tad jādara. Ir jau tagad tehnikas attīstības procesā, jau tas tehnoloģijas attīstās, kad ir nepieciešama tikai sākt vadīt traktoru, un pēc tam traktors veids pats to visu. Tad tu vari nestūrēt pilnīgi. Kā tas ir? Es iekāpu traktorā, ieslēdz vienu podziņu. Jā, nospiež podziņu, viņš pats vada. No kosmosa man satelīts vada. Jā, tieši tā. Traktors pats brauc, tikai galos jāapgriežās, un tā ir tāda ērta pozīcija traktoristam, kad nav jāseko, pa kurien brauc un kā brauc. Līdz ar to arī ražība palielinās un arī kvalitāte. Protams, sākām ar Belarus, Baltkrievijas ražojumu traktoriem, tad pārgājām uz lietotiem ārzemju, kā saka, traktoriem un tā. Tad bija iespēja iegādāties jauns arī caur dažādu atbalstu programmām lauksaimniecības. Tas ir tāds liels pienesums, ko tu no Eiropas saņēmis. Jā, tas ir liels atspaids bija. Tieši sākumā jau bija 50%, tad 45%, tad tagad 25% kaut kur bija. Jo šobrīd notiek tas modernizācijas programmas apgūšana, kas ir iesniegta jau. Tā kā tu visu laiku tomēr turi roku uz pulsa, ko var arī dabūt klāt savai saimniecībai no Eiropas? Protams, nelaiž garām. Bet ko tu vispār par to Eiropu saki, kā mēs varam konkurēt uz tā kopējā fona ar tiem saviem maksājumiem? Protams, salīdzinoši tādiem maksājumiem mēs dzīvot kā lordi, bet jādzīvo kā ir, bet tas iespējas var atrast, kur samazināt pašizmaksu un kaut kā veiksmīgāk strādāt, tur ir cita māksla mums izdzīvot. Tad mēs varam taupīt un visu laiku rēķināt vairāk līdzi, tam katram santīmam sekot līdzi, ieguldītam un saņemtam. Ja jau tas platība maksājumi būtu tik liela, tad varbūt tik liela to uzmanību nepievērst katram it kā sīkumam. Cik tu laika pavadi rēķinot savā birojā? Es ļoti maz pavadu laiku, tas ir no rīta, kad ir sastādīta programma, nākošo dienu programma, un tad ir katram savi darbi salikt, un tad tieši vienkārši tiek sekots līdzi. Mēs ar vadītāju satiekamies agri no rīta, lai kad strādnieki jau ierodās, tad jau viņa programma ir skaidra un pie visām iespējamām rīcībām. Vadītājs tev arī ir agronoms vai vienkārši prasmīgs darba organizētājs? Viņš man ir gan prasmīgs organizētājs, gan agronoms, gan mehāniķis, gan... 5 vienā. Man ir paveicies ar viņu tieši, kad viņš visu zina. Es varētu teikt, ar visu to, kad pavasarī bija tā, ka 80% kaut kur bija jāpārsēja un arī rudens bija lietēns, bet izdevās varbūt labāk pārdot un līdz ar to veiksmes stāstu
papildināt, ka, pozitīvi tas gads pagāja. Protams, tu savā klētī ļoti daudz arī graudus var uzglabāt. Pārsvarā visas graudus uzglabāja savos bunkuros un tad meklēja pārdošanas vietas, vai tas ir Latraps vai Rīgas dzirnavnieks vai kāda cita firma. Tu zini, uz kurieni tavi graudi, kur, teiksim, tagad maizi cep no sēju saimniecībā audzētajiem kviešiem? Es varu tikai nojaust pēc līgumiem, kad pastoties kartē, cik tālu viņi atrodas. Tas var saukt var kādu vietu? Vairāk tālākais kaut ko Āfrikas valsts. Kā ir ar tām ārzemnieku interesi par to mūsu zemi šajā apvidū? Jā, tā interesi ir liela un principā tā runāšana, man liekas, ir gaužām maz par to, kad ārzemnieku izpēku, jo īstenībā, man liekas, ir stipri vairāk jau ārzemnieku īpašumu, gan nerunājot par mežiem un lauksaimniecības zemēm, tā kā mēs arī jācīnās ar tādām lietām. Bet es saprotu, ka jūs arī cenšaties, ja ir kāds zemes stūris, ko taisās pārdot, būt tā kā pirmie pircēji. Jā, mēs vienmēr izskatām to piedāvājumu un mēģinam kaut ko darīt, ja tas ir blakus. Cik mums tā patriotismi ir daudz, lai mēs tomēr to zemi pārdotu savam zemniekam, nevis tur par varbūt kāds santīms vairāk? Es nezinu, man kaut kā ir trāpies tāda Latvijas patriotiem vairāk strādāt, jo tieši viņi arī izvēlējās man pārdot nekā kādam ārzemniekam, kurš piedāvāja 50 lats vairāk vai 100. Viņš vienkārši bija gatavs labāk man pārdot. Tad, jūs esat viņiem pierādījuši, apliecinājuši, ka jūs esat zemes saimnieki. Kramps ir nopietnas. tur tā nav. Tur ir jābūt iekšā no dienas likt graudu pie graudām, vai tie apcirkņi pilni, vai ne? Jā, acīm redzot, tā savienība viņiem ir ļoti auglīga un prieks ir tas, ka ārs rūpējās par to saimniecisko pusi un īveta rada to skaistumu, jā, un ka tas viss aiet kopā, un tad ir, jā, šis rezultāts ir ļoti brīnišķīgs. Viņš ir no tiem stabiliem tipiem, jā? Ka viņš iet un tā. Man tā nav sanācis. Man reizēm ir tā, ka ar tādiem kaut kādiem uzrāvieniem, un tad tur atkal tā, vai ne? Katrs cilvēks ir vienā eksemplārā šeit pasaulē, bet, es esmu priecīgs, ka es pazīstu šo eksemplāru, ko savs pāri. Arī tālā un tālā nākotnē Ārim par saimniekošanu nav jāuztrauc, jo saimnieku gēns jau no mazotnes ir asinīs arī Kristiānam. To puika apliecināja jau pirms 6 gadiem, kad sējās iegriezāmies pirmo reizi. Ražas laiks ne jau tikai lieliem ir nevaļīgs, arī Kristiānam, sēju saimnieku vecākajam dēlēnam, kuram visu dienu esot kopā ar ražas vīriem ir tik vien tā laika, kā nedaudz iekost pārbraucienā no viena objekta uz nākamo. Tev var būt savu saimniecību, ja teici, tev var do savējo? Es būšu vecs, un tā būs manējā. Kad tu paliksi vecs, tā būs tavējā? Nē, kad es būšu vecs. Jā, un tad jūs jau esat runājuši, ka tev būs jāpārvalda, ka tev jau brālis vēl ir. Man jau tas jau august strādās. Tas jau august strādās Kaltē. Kaltē viņš strādās? Jā. Tu atceries, ka mēs tikāmies, ka tu biji pavisam mazs? Laikam jūs tādu līdzīgu sejas redzēju. Ko tu tagad varētu palapoties ar ko? Kad es esmu iemācījies braukt ar visu tehniku. To kombainu ar te varētu palaist laukā? Jā, bet nedod. Tev kādi tādi konkrēti darbi, kas tev ir jāizdara, par ko tu esi atbildīgs saimnieks? Nedēļu jāpļauj zāli, dārs. Tā tev ir nepajūta. Bet šitos nepļauj, to pļauj strādnieks, es smukāk nopļauju. Tad tu vari redzēt, cik negojīti. Tad tev ir mazais traktoriņš, un cik ilgā laikā tu vari to izdarīt? Kur pusstundā visu dārzu. Jā, ko tur sacīt? Ābols no ābeles jau tālu nekrīt. Tā kā viņa mācījās skolā, tad viņai bija 10 amati, sports, peldēšana, klinšu kāpšana, pēc tam airēšana, mākslas vingrošana. Viņa izmēģināja, daudzpusīga visu, kas vien tik bija, visu pamēģināja. Kamēr atrada savu īsto ceļu. Tā, ka viņa atnāca ar Āri no pirmā randiņa, viņa man teica tā, mam, šo vīrieti es gribu sev pa vīri. Es teicu, vai tu trakais?
atnāca ar rozi, mammu, šo vīrieti es gribu sev pa vīru. Nu, un lūk, te viņa ir. Šovakar uz tādas vasarīgas nots arī atvadīsimies, lai tā mūs stipri nejot cauri puteņiem un ziemas saliem. Paldies, ka skatījāties, uz tikšanos pēc 2 nedēļām.